Ja palasa jūsu programmu sadaļas par kultūru, tad tikai 2 no 5 šeit pārstāvētajām partijām ir īpaši akcentēta vēlme atbalstīt un veicināt radošo industriju attīstību Latvijā, kas, kā zināms, šobrīd arī šeit rīta sadaļā tika par to runāts. Tad man jautājums ir, vai šīs partijas vienotība un par labu Latvijai, kāpēc jums nekā tāda nav? Mums ir, piemēram, mūsu kultūras programmā īpaši izcelts ir nacionālās kino industrijas atbalsts, jo mēs uzskatām, ka kino industrija, vispār to tā var saukt Latvijā, es domāju, ka kino nozars cilvēki piekritīs, ka kino ir ļoti diskriminēta šobrīd. Un arī šis princips, kā tiek uzņemts un kā tiek dalīts naudas šo filmu uzņemšanai, nav īsti saprotams. Bet par radošajām industrijām mēs tomēr runājam arī kā par vienu no šīs ekonomiskas izaugsmas iespējām un par veidu, kā tomēr arī kultūrā iepludināt šo naudu iespējams tomēr. Jā, protams, tas ir viss jāskatās kontekstā ar nākošās valdības programmu un arī ar iespējām piesaistīt līdzfinansējumu, bet kā es to redzu, kad protams, šīs radošās industrijas ir jātīst arī ciešā saistībā un sadarbībā ar Eiropas finansējumu, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti reāli un konkrēti izdarām. Mums jāveicina šis kultūras eksporta spējas un radošās industrijas šeit ir visnoteicošākās, jo mums ir šis potenciāls. Viņš nav vēl zudis, un tā ir mūsu bagātība. Viņa jāliek lietā, lai tas attīstītos un lai mūsu māksla uziet pasaulē. Man bija ļoti priecīgs notikums, pat bija kultūras mantojuma dienas un bija šajā skaistajā koka kompleksā, kas mums Pārdaugavā attīstījies, ir atvērta izstāžu zāle, kur man pārsteidza, kādus suvenīrus mūsu Nacionālais mākslas muzejs ir sagatavojis no savām mākslas krātuvēm un kā to var proponēt pasaulē, kas tas ir par spēku, ko mūsu cilvēki spējīgi darīt. Un to vajag viņam veicināt, to vajag viņam atļaut vēl vairāk izvērst un pelnīt. Jā, mūsu programmā ir punkts par atbalstu Latvijas radošo mākslinieku. Man produkts ļoti nepatīk vārds, bet devumam izvešanai vairāk pasaules apritē. Un, ja mēs skatāmies, cilvēki brauc uz Latviju, viņi ļoti maz zina par Latviju, bet mūsu kultūra ir bagāta, un līdz ar to vajadzētu vairāk rast iespēju Latvijai prezentēt pasaulē. Kā to var izdarīt? Es domāju, ka Kultūra Kapitāla fondā vajag atvērt vienu tādu nozari, kas būtu starp valstu sadarbībai. Konkrētāk, vai jūs varētu nosaukt kādu konkrētu piemēru, kā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, kādu no šīm radošās ekonomikas nozarēm varētu attīstīt un atbalstīt? Es domāju, viena no šīm lietām, kas ir notikusi, tas ir radošo industriju inkubātori, kas tiek veidot arī, tas gan bija ekonomikas ministrijas paspārnē. Vai jūs esat kaut kādas veikuši pēc tam analīzi, cik viņi vispār veiksmīgi darbojas? Tikko ir sākuši strādāt, protams, viņi ir tikko pagājušā gadā bija konkurss, un tagad viņi ir sākuši strādāt. Es domāju, ka nākošajā plānošanas periodā pilnīgi noteikti ir jāparedz vēl lielākas aktivitātes atbalstam. Bet pats galvenais, ko mēs esam darījuši, mēs esam centušies tiešām savienot kopā šīs radošās iniciatīvas kopā ar izglītības un ar biznesa iespējām, veidot vienu kopējas tikšanās, un arī tikšanās ir notikušas Mākslas akadēmijā un arī citur, kur biznesa pārstāv, tiekās ar dizainu jaunajiem studentiem par to, lai kādā veidā attīstītu šīs nozares. Un tā tas darbs notiek un regulāri. Bet jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru, kas jums liekas, šis jau šobrīd ir veiksmes stāsts, pat ja viņš ir iedīglī. Jūs varat kādu konkrētu veiksmes piemēru minēt, kaut vai, ja viņš pat ir iedīglī. Kas ir Latvijā? Protams, es domāju, dizains, kā mēs zinām, ir viena ļoti nopietna. Tad ir šis santehnikas izgatavojis PAA, kas tieši sadarbojas ar Mākslas akadēmiju, izgatavo savus, ņem telkā Mākslas akadēmijas studentus, kas izgatavo jau dizainu viņu ražotajiem produktiem, un viņi tiek arī eksportēti uz ārzemēm. Tas tāds viens ļoti konkrēts piemērs. Valsts nevar varbūt šo nozaru tik plaši dotēt, bet tie valsts atbalsta iespējamie veidi ir atbalstīt profesionalitāti izglītībā šajā jomā, veicināt ar saviem instrumentiem, ne tikai ar Kultūra Kapitāla fondu, bet arī ar turismu mesēm, ar ekonomikas ministrijas rīcībā esošiem arī pieeja struktūra fondiem pārdošanu šeit radītiem biznesa produktiem. Piesaistot starptautisko finansējumu veiksmīgs piemērs ir piemēram Latvijas filmu kopražojumiem līdzfinansējums caur filmu centru.
un šos tirgus varbūt palīdzēt atrast un dalību mesēs visos līmeņos. Varbūt tomēr konkrētāk par to atbalstu radošiem uzņēmējiem. Par šo kopražojumu varbūt. Man nav tik viegli runāt kā ministram, es atvainojos, es darbojos pašlaik citās jomās, es neesmu tiešā saskarē ar kultūru, es domāju, ka es minēju konkrētu piemēru, filmu kopražojumam dots līdzfinansējums, piesaista, piemēram, 10% līdzfinansējumu, atnes 90% naudu piesaista starptautiskajā tirgu. Paldies!